Laiks uzzināt, kā planēta šajā nedēļā ietekmēs mūsu dzīvi un darbu. Atbildes ir Aleksandram Sokolovam. Labrīt! Man ir prieks ziņot, ka astroloģiski apstākļi šonedēļ labosies. Pirmkārt, divi saspringti faktori tikko beidz darboties, līdz ar to mūsu dzīvē uznāk pavisam jauns posmiņš, daudz mierīgāks. Un otrkārt, šonedēļ var atzīmēt divus labvēlīgus faktorus. Pirmajam kulminācija notika vakardien, otrdien, bet dažas dienas turpat pakaļ vienmēr darbojas aspekts, un šis aspekts mums atgādina visu, ko mēs aizmirstam, ļauj satikt cilvēkus, kurus mēs sen jau neesam redzējuši, un citādi ar pagātni satikties. Bet otrais faktors arī darbojas visu nedēļu, bet sevišķi spēcīgi otrajā nedēļas pusē. Tas ir ļoti harmonisks Venēras un Jupītera aspekts, kurš vienmēr ļauj mums arī atbalsta mūsu dzīvē visu, kas saistīts ar materiālām vērtībām, un pat citreiz dāvina mums kaut kādas ļoti patīkamas lietas, arī materiāls, arī runājot par attiecībām. Un līdz ar to priecīgu nedēļas nobeigumu.